Labdien! Ir kārtējā podkāstu rakstniecības virtuve epizode, un šodien mums ir tāds teletilts starp Zviedriju un Latviju. Tad, kad es esmu Latvijā, tad Ruģēns, jeb Vilis Lācīts ir Kanādā, un tagad viņš ir Latvijā, tad es esmu Zviedrijā. Mēs tā var sakot, viens ar otru vienā valstī nespējam saskieties pagaidām. Jā, bet esam sazinājušies iepriekš arī e-pastā. Un arī esmu lasījis tavas grāmatas, tā kā būs par ko parunāt. Varbūt tā iesākuma tev tagad pēc 3 gadu pārtraukuma nāk ārā jauns romāns, kur būs gan īsts rokenrols, gan īsta bohēma, gan vispārējais. Kā tu jūties? Tu esi, teiksim, tagad bērnu palaidis pasaulē, tev tagad vinila bāra atvēršana ar Rīgas draugiem. Kādi pašsajūti? Nu, ir ļoti labi. Tu zini, riktīgs darbs ir ieguldīts, jo 7 gadi sanāca pie tās grāmatas strādāt. Tas ir Un, tavs individuāls principā, rekords, ja? 7 gadi ir individuāls rekords, ja? es teiktu, ka jā, tas ir pats garākais darbs, darbs, pie kuras esmu strādājis visilgāk, un arī attiecīgi, ja it kā nav jau nekāds baigais rādītājs, bet arī visgarākais, visvairāk lapas puses tur ir iekšā. Cik tad ir kopā? Tagad grāmata būs kaut kur 480 lapas puses, viss kopā, viss tas teksts, bet beigās ir arī pielikumi. Ir tādi pielikumi kā diskogrāfijas un avotu saraksts, kas ir tāda lieta, ko es pirmoreiz daru, jo būtībā varētu saukt to par dokumentālo romānu. Tur ir ļoti daudz, un viens no iemesliem, kāpēc tas vilkās tik ilgi, bija tas, ka es gadiem ilgi meklēju visādi veidi intervijas, fotogrāfijas, runājos ar cilvēkiem, dzināju cilvēkus, lai varētu ar viņiem sazvanīties un tā tālāk. Tas ir tāds ļoti dokumentāls darbs. Nu jā, tad es saprotu, ka visi, kas iekļaut grāmatā, kas tur figurē, ir no visiem tu esi paprasījis atļauju, ka viņi tam piekrīt. Pilnīgi visiem strikti runājot, nē, jo dažus man neizdevās sakontaktēt. Ir cilvēki, kuri neatbild, ja viņiem uzraksta Facebookā vai kaut kā savādāk. Tur, sorry, neņemiet ļaunā. Jā, bet būtībā šī ir tāda grāmata, kur tu parādi arī varbūt sevi ne tikai kā rakstnieku personību, bet arī kā mūziķi. Kā tomēr, ka tu esi, tiksim, tāds underground mūziķa aprindās labi kotējies, jā, tad es saprotu, ka tu tās abas šķautnes šeit demonstrē. Jā, es teiktu, ka pa lielam var to grāmatas saturu sadalīt tādās 3 daļās. Viena trešdaļa tas ir, teiksim, es un manas gaitas ar undergroundā. Viena trešdaļa tas ir mans labs draugs Rolands Ūdrs. Un tad ir viena trešdaļa, kur ir vis kaut kas tāds kišmišs. Tā kišmišs lielākā sastāvdaļa droši vien ir narkotikas. Man par Udrīti un Hobos ir arī tāds labas atmiņas, kad bija vienai, man liekas, ka tai Holandes pasta kompānijai, viņiem bija atvēršana pie lidostas ofisa, un tad Hobos spēlēja ar grupu ļoti bohēmisku nakts ballīti. Tiem viesiem tas bija kaut kāds, varētu būt, es nezinu, 7., varbūt gads 8., plus mīnus, tad treknie gadi. Bija nenormāli draiska ballīte. Un kaut kad bišķi pēc tam es vienreiz ar Udrīti arī sēdējām uz Kriša Barona ielas vasaras kafejnīcā, un viņš meklēja grupai menedžeri, kas palīdz kaut kāds koncerts organizēt, un tā kā man mazliet pieredze bija, tad es it kā runāju, bet toreiz mēs līdz galam nevienojāmies, un pēc tam bija tas traģiskais incidents vēl, kā mēs zinām, viss, kas viņam dzīve, kas ir mazliet, teiksim, to pārsvītroja plānus. Jā, bet tas jautājums ir tāds, kā tu jūties? Tu jau tomēr nejūti sevi kā tādu Latvijas mainstream rakstnieku. Kā tu jūties? Tu ik pa brīdim esi trendā, tu esi grāmatnīcās uz tiem centrāliem plauktiem, var sakot, pie aktuālajām grāmatām karstajām. Un tad tu atkal tā kā noziet, tā kā noplauksti. Kā tu jūties? Tev tā patīk tā, ka tu ik pa brīdim tā kā meteors izlauzies un tad atkal pazūd. Bet ir jau grūti savādāk to darīt, ja tu raksti dziesmas. Īstenībā, ja tu raksti grāmatas, es gribēju teikt, īstenībā man tur par to grāmatā tiešām arī bija pārdomas.
Jo mūziķim jau, nu kā, nu tu saraksti tās dziesmas un, teiksim, pasies Rolling Stone, nu spēlē tos pašus vecos hitus jau, kuru tu. 45 gadus, nemainu, vai 50, jā. Nu, jā, 50 gadi, un veči jau vairāk īstenībā pa 50 droši vien sanāk. Viņiem pirmais albums bija kaut kāds 62. gads. Nu, jā, nu tad viņi dzīvo, viņi būtībā 60 gadus dzīvo uz veciem lauriem, tas tā vajag mācīt. Jā, tā vajag mācīt, un arī tas, ka, nu, redz, tikko iznāca jauns albums viņam 26. gadā. Vai ne? Un joprojām spēlē stadionu tūrus, bet viņi var to darīt, jo viņi var spēlēt kā grib, vecus gabalus, jaunus gabalus. Ar rakstniecību atkal tā. Nu, es jau nevaru to grāmatu spēlēt. Nu, tā grāmata ir, nu, viņi parādās tajos veikalos, cilvēki viņu izlasa, un viņi ir tā kā no ārā no aprites. Jo cik bieži tad tu to grāmatu pārlasīsi, vai cik bieži tu tos fragmentus lasīsi par rādio vai vēl kaut ko. Līdz ar to, teiksim, mūziķim tas varbūt sanāk tā līkne, viņi varbūt iet vairāk uz augšu, uz leju, bet viņi ir vienmērīgi. Tu jau vari vienmēr spēlēt tās vecās dziesmas. Bet rakstniekam, nu, viņam ir tāds pīp, tad nekā nav, ja tu sēdi klusumā raksti, atkal ir pīp, un tad atkal sēdi klusumā un raksti. Labi, man tagad es izstāstīšu savu situāciju, un tad man būs provokatorisks jautājums tev. Es te tikko gribēju pārizdot, vēlētos, lai tiktu pārizdots mans 14. gada romāns par Kristapu Morbergu no Baskāja par multimiljonāru. Es aizsūtīju uz Latvijas mēdījiem, viņi pateica baigi forši, bet vajadzētu tur, kā saka, pārstrādāt, aktualizēt, padarīt tur, nezinu, dinamiskāku vēl. Bet kamēr tu to neizdarīsi, mēs tev redaktoru nedosim, priekšlīgumu neslēgsim un var sakot, nekādas garantijas nesniegsim par pārizdošanu. Un tad es tā padomāju pie sevis, es domāju, pagaidi, bet no otras puses, tas bija man 4. Es tagad uzrakstīju 8. Tad es tiešām nevaru uzlabot to 4. Un es paņēmu un kaut kādas 26 lapus pārakstīju. Un tagad ir tiešām labāk, varbūt tas bija tāds grūdienis, bet tā doma ir tāda, ka tavs pseidonīma brālis Vilis Lācis mūža pēdējos gados arī stipri daudz grāmatas laboja, īsināja visu Ulmaņa laika savus šedevrus. Tev nav kādreiz tāds kārdinājums bijis savus pirmos romānus, tad paņemt tur vienkārši pārstrādāt ar tādu svaigu skatu, ar tādu kritisku acī, ja? Kā tev? Jā, nē, nu man liekas, ka tā ir laba doma patiesībā, bet ir baigi grūti, jo tu jau nezini, vai sanāks vai nesanāks. Tu jau var tikpat labi uzlabot, kā viss sačakarēs. Jā, var pilnīgi brāļu uztaisīt. Jā, un tāds viens labs piemērs ir... aizmirsu, kā sauc to autoru, bet ir tāds romāns Rips van Winkels, kurā bija daudz humora iekšā, un tur bija daudz satīras. Un tad tas autors katru nākamo izdevumu viņš viņu īsināja, un taisīja politkorektāku, nu, savam laikam. Un beigās tas humors no turienes bija pazudis pavisam tajos pēdējos variantos. Tieši tas dēļ, kā lielākā daļa lasītāju viņi gribēja lasīt, to gardumu viņš bija ņēmis ārā. Tur, kur viņam pazūd tas laiks, un viņš atgriežas vecs veicis, baigi labs, tas gabals ir labs. Nē, man ir piemērs, es tiešām pirmo savu romānu Nesodāmais avantūras iznāca 9. gadā turībā, es viņu noīsināju, uz pusi izmet visu liekās nodaļas, kas to sižetu palierināja, atstāja galvenos sižetās līnijas, un atklāt sakot, man liekas, ka tā grāmata sāk elpot, ieguva. Bet tas mums vairāk ir īsināšanas jautājums, tas nav tā, ka es tur pārakstu, teiksim, pēc 20 gadiem kaut ko tā, bet to es arī tagad šobrīd recenzents, jeb literatūra kritiķis, tur raksta arī domzīmē un citur apskatus gan par latviešu detektīviem, par latviešu, tur es nezinu, par dažādi, man tev bija humors ar latviešu literatūrā, prozā. Jā. Līdz ar to tu tomēr lasi vairāk nekā statistiski parasts rakstnieks, autors. Un tev es pieņemu, ka tev piesūta vai nu tur PDF-us vai grāmatas vai ko. Vai kā tev liekas, tas arī dod tev kā rakstniekam kaut kādu teorētisko bāzi, kaut kādu virsbūvi, ka tu labāk tāpēc sāc rakstīt, vai tu vienkārši labāk sāc saprast, kas notiek latviešu literatūrā? Es domāju, gan viens, gan otrs. Pirmkārt, man ir interesanti zināt, ko tad tie Spalvas brāļi un māsas, ko viņi tur dara. Un, piemēram, pirmo man palūdz uzrakstīt apskatu par humoru latviešu literatūrā, un tur man bija ļoti liela interese, jo es vienmēr esmu bijis humora interesants un fans kopš bērnības. Tā ir, teiksim, tā ir mana tā galvenā štela. Un viens ļoti praktisks moments bija tāds, man jau bija padomā kaut kādas idejas, humoristiskas situācijas, kaut kādi joki un
un tēmas, un izrādās, ka kāds maiti jau to visu ir uzrakstījis. Un labi vien bija, ka es to aprakstu rakstīju, jo es sapratu, nu, ka nevajag atkārtoties, ka kāds jau to ir mēģinājis izdarīt. Tā ka tur ir tā praktiskā vērtība. Un arī, protams, ir ļoti noderīgi redzēt, kāds mēģina izspēlēt, teiksim, situāciju apraksts, ja? Vai tur, teiksim, kaut kāds humoristisks tēls. Humoram ir sava specifika. Un tā, ka tu redzi, kā kādam kaut kas ir labi sanācis, tev uzreiz ir, es arī gribu tikpat labi, bet es nedrīkst atkārtot. Man ir jānospēlē tās pašas, teiksim, tāpat melodija citām notīm. Un reizēm atkal ir tas moments, ka tu redzi, ka kādam no tiešām tā liekas, nu, blin, nu, taču tik laba ideja, un vecīgi, nu, tu esi viņu izcūkojis. Nu, nav tev laba tā aina, vai ne? Vai kaut kā tur nodaļa vai kaut kas. Un atkal no tā var mācīties, kā nevajag darīt. Un tas jau arī ir ļoti noderīgi. Jā, nu atkārtošu it kā zināšana māte, bet es varu pateikt to, ka bija tāds uzlecošā zvaigzne pie prozas debesīm, ko zvaigzne atklāja. Bija tāds Tīzleņa reģistra notārs. Noteikti to atceries. Tīzleņa reģistra notārs. Viņš Facebookā lika fragmentiņus, un tad viņa pirmā grāmata Belaša, ar ko bija laba sīkproza, īsproza, ar to, ka grāmatas atvēršana bija zvaigznē, kas atradās Origo, un viņš bija reāls beļašs pasūtījis no tantu, ka tante reāli bija sacepusi kvalitīvs beļašs, tāds, kas pilnīgi iekodies un teka visa tas sula. Tieši kā jābūt. Jā, un tā grāmata bija tāda, kad es atklāti sakot godu vārds, es lasīju, un es smējos katrā lapusē. Principā latviešu literatūrā man nekad tā nav bijis. Un man likās nenormāli forši, bet viņš visu pulveri izšāva pirmā grāmatā, un tad, kad tur jau bija nākošā grāmata ar zilu vāku, un es aizmirsu, kā viņi precīzi tagad saucās. Tādi saprot, kad nebija. Saprot, kad bija mākslīgi samocīts epizodes, mākslīgi tēli, nu viss tas bija tā, nu vairs nebija tas dabiskums, to, ko viņš bija novērojis, tur juglā, tur kaut kādi zilīši uz ielas, bombzīši un tā tālāk. Saprot, nu tas, kas bija pirmajā. Un tas reizēm ir tā, ka, piedod man, kad autors izšauja to pulveri, vai ne? Un pēc tam noriet neatkarīgi no tā, vai tev ir līgums ar izdevniecību vai nav, jo tas neko negarantē. tas tev talantu nepiedod klāt. Labi, ejam tad pie tavas biogrāfijas klāt. Tas, ko es tiešām esmu lasījis, šajā gadījumā es atrodos labākā stāvoklī nekā reizēm ar citiem autoriem, ir tas, ka tavs trojka skatu uz Londonu es tiešām izlasīju, 10. gada romānu, klausām grāmatu nenoklausījos, ko Vils Daudziņš ierunāja, bet šo grāmatu izlasīju, tāpēc, kad palaidā, tajā laikā bija arī stāv izrādi, Rīgā bija eksperimentālajos teātros, kas arī bija laba, nu tā kā monoizrāde ar vienu aktieru. Un uzreiz pateikšu, ka es to vidi īsti nesaprotu, tāpēc, kad es strādāju Anglijā, Skotijā, Tesco noliktavā es saprotu, strojkā es neesmu bijis, Īrijā es biju gaisa kombinātā, arī nebija strojkā, bet es katrā ziņā redzēju tos večus stalažām, dažādu tautību, staigājot uz darba biržu un atpakaļ, es katrā ziņā to visu esmu tā kā tā, bet nu, tev zināmā mērā tas izšāva tā grāmata tā kā līdzīgi kā Laimē Muktpavale Šampiņona derība, ja, kur arī, teiksim, ir par latviešiem, kas mēģina tā kā nopelnīt, nostāties uz kājām tā kā citā zemē. Kā tu šobrīd raugies uz šo strojka skatu uz Londonu? Nu, tur ir arī tev raksturīgais tas, ka pirmkārt ir vienkārši runa, daudz žargonismi, mazliet arī, es atvainojos, rupjības. Nu, tas, ar ko tu esi, nu, ka tu neesi politkorekts, jā? Jā. Kā tu šobrīd uz to grāmatu skaties? Nu kā, nu to uzrakstīja čalis, kuram bija 33 gadi, brīvlaiks universitātē un daudz laba viski par labu cenu. Teiksim, vai es varētu nobliest to jaunības bliezienu vēlreiz tāpat? Nu, to ir baigi grūti pateikt, un man vajadzētu vēlreiz mēģināt, un tad mēs tikai varētu pateikt, vai man sanāk. Zini kā, ir tāds teiciens, ka katrs cilvēks var uzrakstīt savā dzīvē vismaz vienu labu grāmatu. Tu vienkārši sakoncentrē visu savas dzīves pieredzi, saliec to visu iekšā, atmet to lieko, un bum, nu te tev būs tas tavs dzīves vislabākā grāmata. Vai strojka ir manas dzīves labākā grāmata, to ir grūti pateikt, jo nu, man viņi ir vairākas, un es par to nesen domāju, tagad tieši pabeidzot šito jauno gabalu, jo mans jaunais gabals patiesībā ir prikvels strojkai.
Strojkai ir sequels, Oksfordas skatu uz universitāti, kas iznāca pēdējā, un tagad man ir prequels, jo tur ir runa principā vairāk vai mazāk par to pašu, bet pirms emigrācijas. Jā, to es saprotu. Tas būtībā ir tā, ka tad, kad kaut kas labs aizgājis, tad autors raksta nevis tikai, teiksim, 2, 3 un tā tālāk, bet raksta arī 0, 0 prima. Mīnus 2. Jā, -2, teiksim, tur divas grāmatas pirms, ja, pirms tā pirmā romāna notikuma. Tas ir arī labs prikols. Es tā ar Melsilu pirātiem gribēju uzrakstīt nulīti, bet pagaidām vēl neesmu uzrakstījis, jo Melsilu pirāti ļoti labi aizgāja. Man gribētu uzrakstīt nulīti par galvenā varoņa vectēvu laupītāju Dāvidu, kurš var sekot tur Sāmsalu un terorizēja un visu tur to piekrasti kā pirāts 100 gadus iepriekš. Nu jā, ko es gribētu pateikt, nu tad, teiksim, tiešām šī grāmata ir tāda, ko es arī tiešām lasīju un kas man kaut kādu iespaidu atstāja, jo es sapratu, ka arī tā var, jo mana prozas skolotāja Nora Ikstena, pie kuras es gāju meistarklasē 2000, nemaldos, 5. gads varētu būt plus mīnus, nu ap tiem gadiem, 5., 4., varbūt 6. Es varu sameloties. Viņa teica, Dēģi rakstīja tā, kā tev būtu kauns rakstīt. Tad sanāks literatūra. Vienkārši paskaties uz visu pilnīgi savādāk, pilnīgi savādākā stilā, lai tu aiziet no savu žurnālista tās darba būtības, no savas žurnālista pieredzes. Nu, tā būtībā, kad tev būtu kauns to kādam rādīt, tad tu sanāks literatūru. Un īstenībā es tā pirmā grāmatā arī dažās vietās tā darīju, un es sapratu, ka tas ir viens no veidiem, kādā veidā tu vari apklusināt savu to standarta balsi un mēģināt literāri izteikties. Man viens no mīļākajiem izteicieniem ir, kas man arī uz krūzes ir, es mūs never made a skillful sailor. Tu noteikti zini šo pirātu izteicienu. Vai teiksim, tev arī kaut kāds pirātu literatūra, kaut kas tāds piedzīvojama literatūra, dēku žanrs arī pievelk, nu, es nezinu, kaut vai kā lasītāji, vai tu gribētu arī kaut ko tādā virzienā uzrakstīt? Jā, protams, kuram tur nepatīk labas dēkas? Tādu cilvēku, man liekas, nav, vai ne? Katram tur varbūt savs priekšstats par dēkām vai kā, bet pilnīgi noteikti, un tāpēc arī mans 3. gabals, Amsterdams princips ir principā, tas ir dēku gabals. Tas ir par kaut kādiem jauniem čaļiem, kuriem ir kvests, un viņi brauc uz svešām zemēm to kvestu pildīt. Tur tu būtībā sasaucies ar to Oto Ozolu, latvieši ir visur. Jā, varētu teikt, jā. Kaut kādā ziņā, jo, jā, patiesībā, jā, Ozolam tur tie veči mēģināja aplaupīt Zviedrijas centrālo banku, un man tur atkal viņi cenšas kaut kādā pilī ielīst, tur nozagt kaut kādu superaparātu un tam līdzīgi. Un tas noteikti ir, varētu teikt, tas ir tas dēku žanrs, bet arī es gribēju, es nezinu, vai tu zini, ir tāda Cornetto triloģija ar Simonu Peggu un Niku Frostu. Šobrīd nevar izstāstīt, bet tu man vēlāk atsūtīs kaut kādu linku, vai kur varam pameklēt vairāk. Ir tāds Simons Peggs, un viņš no bērnības ir Star Wars fans un gamers, vai ne? Jā, un tad viņš izdomāja, ka viņš to savu kaisli pārliks pats filmās, un tagad viņš īstenībā ir kaut kā vienā no tām jaunajām Star Wars filmām, viņš arī ir tēls. Viņš spēlē tēlu. Viņš ar Tomu Krūzu spēlē britu computer nerdu, saucamo computer nerdu, vai ne? Jā, nu tas jā. Datornūģi. Jā. Nu, lūk, un es tagad ietekmējos no tā visu, man bija tāda sajūta, ka vajag uzrakstīt dēku gabalu, bet man arī gribējās to taisīt būtībā kā parodiju par dēku gabalu, ja? Un tā kā ir, teiksim, James Bond parodija films. Teiksim, kā Austins Powers, vai ne? Būtībā James Bond parodija. Jā. Kurai pēc tam tu var dabūt kaut kādu tur zelta aveni, piemēram, balvā. Jā. Kā gada sliktākā filma, piemēram. Jā, un tā doma tieši bija, ka tas būs tik slikts, ka viņš būs labs. Bet man liekas, ka daudz nesaprata. Latvijā laikam tas žanrs vienkārši tāds nav, tāds parodija žanrs tik izteikts, ja? Un varbūt, ka cilvēki to uztver pārāk nopietni. Jā, viņi meklēja jēgu, dziļāku jēgu, teiksim. Bet tā dziļā jēga jau bija tajā, ka nevienmēr jau vajag to jēgu. Jā, tieši tas, kad autors amizējās, kad autors vienkārši pajārējās, varbūt grib mazliet pavazāt lasītājais degunu, jo man liekas labākais ir, kad tu vienkārši, tiešām, kad tu neatklāji tās noslēpumus un vai tos āķus, tā saucamos, kas?
Piedod, man te gaisma izslēdzās. Nu, labi. Īsakot, tā brīdī, kad tos tā saucamos hūki, ar kuriem tu piesaisti, ka tu viņus neatklāji, bet ka tu viņus tā vienmērīgi izkliedē pa sižetu vienkārši, lai visu laiku uzturētu to dinamismu. Bet jautājums ir, tu tagad esi piestiprināts vienai izdevniecībai, kas tev klauvē pie pleca un prasa, nu, kad tev ruģēna lācīti būs nākošais gabals, vai tu, teiksim tā, nu, vairāk solīšana, kur izdevniecība maksās vairāk, tam tu atdosies. Man ir kā, no sākuma mēs ļoti labi sadarbojāmies ar Mansardu. No sākuma viss tur baigi forši gāja, bet es saprotu, ka nu, Mansards aizvērās, uzkārās. Nu jā, Mansards aizvērās, un man bija tā, ka man bija Oksforda, man tas bija tas gabals Oksforda skatu uz universitāti. Un sen bija uzrakstīts, un Oga viņu marinēja, un es viņam vienreiz uzrakstu, saku, klausies, veicīt, nu tu vari šogad viņu izdot. Viņš saka, ko viņš šogad nesanāks. Un mums bija kaut kāds tur gada sākums. Nu, es domāju, nu nē, nu šitā, cik ilgi es varu gaidīt, man dvēseli deg, es gribu redzēt to produktu plauktos. Un tad es uzrakstīju Dacei Sparānei Freimanai no dienas, un viņi saka, nu sūti šurp. Nu, un tad mums tur beigās tā arī sanāca tā sadarbība, un Oksforda iznāca, un es uzrakstīju, beidzot pabeidzu to jauno gabalu, domāju, nu, ko darīt, uzrakstīju Dacei, viņi saka, sūti tik šurp, nu, un tad tā arī ir, es nevienam citam neesmu prasījis. Nu, nebija ne laika, ne vajadzības, jo ar dienu mums viss baigi forši sanāk. Nē, viņi ir ļoti inteliģenta, punktuāli atbildīga izdevniecība, kas arī normāli mārketingu taisa, un arī Egils Venters tur pie viņiem izdodās, un vēl daudz labi autori, kā mans labs draugs Imants Liepiņš ar saviem lopu stāstiem, gan ja tu esi lasījis tos parodijas stāstus, vai vismaz lasīsi, kur dzīvnieki darbojās kā cilvēki, un tas viss parāda mūsu sociālo vidi, to satīriskā formā. Labs gabals. Jā, vai tev tā doma tāda, ka jā, kad ar dienu tev viss ir kārtībā, ballīti ir, bet kā tev, nu, tu esi 3 gadus jaunāks par mani, bet saka tā godīgi, vai bohēma latviešu literatūras vidē vaidi mirusi, vai tā kā vēl bišķi kaut kur gruz zem noglēm? Nu, kāda sajūta? Man tāda sajūta, ka tā kā kādreiz bija literatūras balvas pasniegšana pirms gadiem vēl 7, 8, 9, tā kā vīns pludoja un visi mīļi bučojās un apskāvās tur aizkulisēs un tā tālāk, kad kaut kā tas it kā visi tādi baigi tādi nopietni stēlo, tāds pāraizņemtus, tādiem solīdiem ģīmiem, saprot, kaut kādas maskas visi uzlikuši, un vairs negrib tā apkamties un bučoties, ja? Teiksim, vīni iespaidā. Kā tev sajūt, vai tā bohēma vēl ir vai nav? Man, ja godīgi, nekad nav bijis sajēgas vispār, jo es jau iegāju tajā literārajā apritē, pēc tam pa īstam, tā kā es biju emigrējis. Līdz ar to patiesībā, ja godīgi, man ir tādi kontakti ar kaut kādiem tur rakstošiem cilvēkiem un redaktoriem ļoti, ļoti maz. Mana bohēma toreiz bija mūzika, un arī tagad ir mūzika. Es tagad atbraucu, rītdien iesim Egonam Kronbergam ir koncerts, rīta mēs iesim ar Uldu Rudaku uz turieni, nu tad droši vien jau kaut kāda bohēma tur izveidosies. Bet tā mana bohēma Latvijā tā tomēr ir muzikālā bohēma. Par literāro bohēmu es vienkārši neko nezinu. Jā, Rudak, es atceros 97. gads, es aizbraucām uz Valmieras roka festivālu. Tur jau tā pirms festivāla preses konference jau aizved ar mikroautobusu tur, piedzirdi, atved atpakaļ. Un tur, teiksim, protams, ka visu festivāla laika arī bija speciāla tā žurnālistu telts, kur tie žurnālisti un fotografi visi gāja uzpildīt dūšu. Un atklāt sevi pēc tam sanāca tā, ka pēc tā festivāla, un toreiz visu organizēja Kristiāns Rozenvalds ar savu PR kompāniju. Un bija tā, ka pēc tam izrādījās, ka 2 labākās reportāžas no festivāla ir Rudaka un manējā, lai gan es vispār par mūziku un festivāliem nekad nerakstīju, tikai tāpēc, ka mēs vēl spējām arī kaut ko uzrakstīt. Mēs kaut ko atcerējāmies no tā festivāla, kas tur notika. Visi pārējiem vienkārši cēra uz organizatoru rēķina un izdomāja, ka priekš kā mocīties un kaut ko rakstīt. Ja? Nu, redz, muzikālā bohēma. Tā muzikālā bohēma. Bet runājot, teiksim, par literatūru,
Tev arī, teiksim, ņemot, ka tu dzīvo Kanadā, un es saprotu, ka tu te Kanadā arī studē, tu pa psihoterapeitu mācies, vai pa ko tu Jā. īsti? Jā, nu jā, un arī tu plus vēl tur strādā laikam ar veciem ļaudīm vai aprūpes, Nē, aprūpes. tur ir tāda Britu Kolumbijas specifika, ka Britu Kolumbijā psihoterapeita tā licence pagaidām nav legāla. Respektīvi, jebkurš muļķis sev var nosaukt par psihoterapeitu, un viņš to drīkst darīt. Līdz ar to es pieteicos darbā par psihoterapeitu, mani paņēma, es jau strādāju 5. gadu, bet neesmu licencēts. Bet nu runā par to, ka vai nu šogad vai nākamgad tās licences kļūst par tādu legālo prasību, nu un tad attiecīgi es arī strādāju pie tā, lai dabūtu zīmogu uz tā, ko es tāpat jau tagad daru. Iedomājies, labākais, kas ir šajā devalvācijas laikmetā, ir, ko es pamanīju pirms vakara vai aizvakar, ir tas, kad Facebookā izlaiž reklāmas, kad tu vari par $27 noskatīties kaut kādus tos seminārus, audio vai kaut kādus tur video, un dabūt, ka tu esi meditācija coach un nezinu kāds tur Jā. pašizziņas vai pašizaugsmes treneris. Un bija tāpat, tajā video bija ierakstīts, kad tu vari nopirkt divus šitās te Metropolitan kokteļus Londonas kādā krodziņā par $27 vai nopirkt šo kursu, un tu uzreiz būsi jau, tev būs sava privāta prakse, un tu varēsi konsultēt citus tādus pašus, kuriem arī diploms ar $27 nopirkt. Vienkārši, nu, tas man liekas ir jau tāds laikmeta devalvācijas principā labākais variants, jo ņemot vērā, ka žurnālistika es savulaik mācījos 4 gadus, pēc tam saīsināju uz 3 gadiem to kursu. Izglītības vadības mācījos, piedod man, 4-5 gadus, un tagad mēs to visu varam dabūt tur $27, 2-3 dienas, un tu esi gatavs. Kā tev šķiet, cik tālu tā devalvācija aizies? Ja, jo vienkārši, nu, man liekas, ka tas ir klīniski, ka cilvēki vairs nedomā par kvalitāti, par saturu un viegli pavalkās uz šitādām muļķībām. Tas ir ļoti sarežģīts jautājums, un tur noteikti nav viegli tā atbilde. Redz, nav jau arī gluži tā, ka es iegāju psihoterapijā no strojkas, tā jau arī nav. Nē, tu pa vidu studēji Oksfordā, to es saprotu, jā. Nu jā, man ir ar skatu uz Oksfordā, skatu uz Londonu. Uz universitāti, jā. Nē, nu kā, man ir viens maģistrs kognitīvā un evolucionārā antropoloģijā, un otrs maģistrs izglītībā. Un vienkārši sanāca, ka es tajā terapijā iegāju pa citām durvīm iekšā. Jo tas, ko sauc par counseling, ja, nu tas, ko es daru, patiesībā jau īsti tāda, ir tāds jēdziens counseling science, bet nu īstenībā jau tāda, tas nekā unikāli tur nav. Teiksim, tāpat kognitīvā behaviorālā terapija, ja, CBT, ja tu esi lasījis Sokrātu, ja tu zini kaut ko par sokrātiskajiem jautājumiem, tad principā tu jau to zini. Un principā tas counseling, tas ir būtībā mēģinājums sakausēt no visām iespējamām pasaules filozofijām, reliģijām, spirituālajām kaut kādām tur mācībām, eksistenciālisms vai ne, psiholoģija, socioloģija, to visu samest kopā un atrast metodas, ko es varu tev kā terapeits teikt, lai tev kā klientam nesāp tik ļoti dvēseli, nu teiksim tā. Tā ka īstenībā jau tu vari ieiet tajā profesijā. Ļoti iespējams, ka tava tante vai tavs brālēns ir ļoti labi psihoterapeiti, tikai viņam nav tā papīra. Nu, un tagad es taisu 3. maģistru, nu, un tas 3. maģistrs man tā kā oficiāli, legāli sniegs šo iespēju, nu, oficiāli saukties, darīt to, ko es jau tāpat daru. Tu zini, tavā kapa piemineklī nebūs tik daudz vietas, lai iegravētu visus tos maģistrus. Taviem piederīgiem būs baigi dārgi jāmaksā gravieriem. Tu padomā kaut kā apvienot to, varbūt ar vienu doktoru, un tad, lai to doktoru iegravētīsim tajā. Nē, nu, es izdomāju, ka, lai man sadedzina un izskaist tekošā ūdenī, tad arī nevajadzēs nekādu šobrīd tas ir vieglākais, jā. Ko es gribēju teikt par to psihoterapiju, jeb rakāšanos cilvēku psihē un dvēselē. Kas man pārsteidz, piemēram, kad es pirmo reizi tā nopietni lasīju, nu jau mēs visi esam redzējuši filmu Ceplis, ja? Pāvils Rozītis, tur satiriskais laikmeta šedevrs. Man pārsteidz, kad es lasīju pirmo reizi to romānu pārizdotu un skatos, ka viņš
saprot visu to savu varoņu psiholoģiju. Ka tas stāstnieks lec no vienām smadzenēm uz otrām un rāda ne tikai to, kas notiek ārpusē, bet arī to, ko tie varoņi domā galvā, pirms viņi kaut kādu gājienu izstrādā tajā reālajā tajās vidē. Līdz ar to es sapratu, ka viņš ir nenormāli labs psihologs, ja tu vari tā laikāt pa cilvēku smadzenēm, gan sieviešu, gan vīriešu. Un plus tas ir tā viegli, saprot, tā plūdeni, tā rotaļīgi, saprot. Vai tev arī varētu, teiksim, tā teikt, ka tu šobrīd, ņemot vērā, ko tu studē ar to 3. maģistru un tā ikdienas pieredze, ka tu tagad tā diezgan viegli vari savos varoņos, savos tēlos atkost tos viņu personības dzīles un tā, teiksim, parakāties viņiem pa smadzenēm. Jā, noteikti ir tā, ka tu laika gaitā iemācies, un tas ir vārds, ar citu, ko es gribētu uzprasīt tev, kā tu tulkotu latviski angļu vārdu pattern? Pa tiem paterniem, ja tagad, pa tiem Nav jau paterniem. latviski īsti tāda vārda. Nav, un ir tādi, kas lieto to patērns, bet es teiktu, ka tas nav. Tur ir jāmeklē kaut kāds jaunvārds, jādarina. Es domāju, ka tas patērns ir ieviesies, un viņu lieto gan garīgie skolotāji, gan psihoterapeiti, gan psihologi, gan visādi tur ģimenes konsultanti, visi. Bet viņi, man liekas, ka viņš nav vēl adaptējies. Tas patērns, viņš ir tāds uz robežas. Jā, un tāpēc arī man nākas lietot to vārdu patērns, lai gan man tas īsti līdz galam nepatīk, gribētos kaut kādu tādu latviskāku un precīzāku vārdu, vai ne? Jo patērns arī angliski viņam ir dažādas tās nozīmes un tā. Bet, tagad atbildot uz to tavu jautājumu, pilnīgi noteikti ir tā, ka pa darba līniju, teiksim, atnāk cilvēks, mēs kaut ko runājam, un tas viņa patērns, viņa dzimtas patērns. Patērni, kas atkārtojas no paudzes. Tā šajā gadījumā ir dzimtas scenārijs. To var teikt tā, ka dzimtas scenārijs, un ja tas scenārijs ir negatīvs, es to pat varētu saukt par dzimtas lāstu. Lāsts vai, būtībā tāds nospiedums, kas ir izvēršas par lāstu. Tāds nospiedums, jā. Jā, un katrs cilvēks individuāli cenšas no tā izlausties, bet viņam nesanāk, ka viņš iestīgs tajā purvā aizvien dziļāk. Un tie patērni, tās ir reāls lietas, to tu var tiešām ļoti labi novērot. Un, teiksim, uzreiz nāk prātā šitas skuiņam gulta ar zelta kāju. Jā. Arī šedevrs vienkārši, manuprāt, šis ir virāšana. Jā, un es ieteiktu to grāmatu, jebkuram cilvēkam, kurš strādāt par psiholoģiju, ar psihoterapiju, tā noteikti forša grāmata, ko izlasīt un ņemt vērā. Labi, bet atgriežamies pie tevis kā pie autora. Tev ir arī romāns Pamodināta Lažplēs 11. gadā. Es te nesen viņu paskatījos. Un viņā nav tāds klasiskais patriotisms, klasiskais tas Lažplēša eposa, tas urā, tā pompositāte. Bet tu tomēr domā, kad lielā mērā, es nezinu, tas vismaz dod mājienu, ka latviešiem vajadzētu sevi pamodināt to Lažplēsi un nebūt varbūt tik ļēviem pazemīgiem. Es domāju, ka tas ir tas mājiens, ko tu gribēji dot, ja? Tas varētu teikt viens no mājieniem, jā. Un redzot to Lažplēsi, kā tu to uztaisīt tā, lai tas ir, lai tev ir tā jauda, bet lai tev nav tā pompozitāte. Jo būtībā, ja tu padomā, kas ir pompozitāte, es to definētu kā jaudu, kurā arī ir daudz tukša gaisa. Egils Rinkevičs 18. novembrī parādīja Daugavmalā uz tribīnas. Tā ir pompozitāte. Piedod man, viņš nav ne militāris, nekas. Teiksim, ja ģenerālis Balodis tur stāvēja Ulmaņa laikos, pieņēma parādi, kurš bija reāli karojis, teiksim, pret Bermontu, pret Stučku, tad es saprotu, ja, bet ne jau Rinkevičs, kurš nav nevienu dienu bijis frontē, ja, vai karojis. Tā ir pompozitāte, es uzskatu. Jā, un ir ļoti viegli tajā pompozitātē ieslīgt. Jo tas tā kā ir tāds vilinoši, vai ne? Es izklausīšos labi, es izteikšu dziļas domas un tam līdzīgi. Un tā kā tas gabals bija, jo tas Lažplēs, tur bija kaut kādā ziņā tas bija sajūta, ka pēc strojkas bija palikuši kaut kādas astītes, ko vajadzētu tā kā pievilkt, kaut kādas idejas. Un bija, bija pret strojku no paša sākuma bija ļoti liels tās tā kā pretspiediens.
Ak, Dievs, tu tur uzlicis krievisku vārdu uz tā nosaukuma, vai ne, uz vāka. Un tur ir daudz tie žargonismi, kā tā var, un fuj. Un tādas grāmatas nevajadzētu izdot, nevajadzētu lasīt, jo viņas ir pret latviešu nacionālo garu vai vēl kaut ko. Nu, un tad man ar to lāčplēsi man bija tā doma, nu, ka vajag Rehabilitēt sevi kā autoru. Jā, bet ir jau nozīme arī satīrai un ir nozīme ironijai. Jo ironija, principā, ir labākās zāles pret pompozitāti. Ir tas viens trimdas autors, aizmirs uzvārdu, kurš par to kurbatu uzrakstīja tāds ļoti satīriskā variantā, ka kurbats visādi piedzīvo, bet būtībā viņš parāda, cik trimda ir tizla. Un man liekas, ka tas arī ir variants, kādā veidā, ka mēs varam ar kādu eposa varoni vēsturisku šaustīt varbūt mūsdienu kaut kādas negācijas vai tizlumu. Tas ir viens no variantiem. Jā, un arī vēl viens variants, ja tu padomā par to, kā strādā humors. Ja? Humora viens no pamatprincipiem ir padarīt lietas ļoti, ļoti lielas vai ļoti, ļoti mazas. Ja? Tu pārspīlē. Humors lielā mērā strādā uz pārspīlējumiem. Nu, un tad, attiecīgi, tas pārspīlējums un latviešu tautas tas epohālais varonis, protams, ir Lāčplēsis, un līdz ar to arī tas kontrasts, ja, teiksim, caur to augsto mākslu un Lāčplēsis no vienas puses, nu, un tur tie veči sēž dzer kaut kādā tur Londonas kaut kādā tur lētā mājelē, vai ne, un knapi var savu galvas kopā. Uz tā kontrasta fona tas bija domāts radīt šo te humoru. Seši guļ uz matračiem vienā istabā un ēd kaut kādus tos bīnus no buņģas. Jā, un es esmu tur bijis. Jā, es ticu. To es ticu, ka tu tur esi bijis. Bet kā tev liekas, latviešiem tad, nu, ņemot vērā, ka Lāčplēsis nacionālais epos, tad zemgaļiem un zemaišiem ir niedrīšu vidvuds, tad it kā kurzemniekiem itas kuršiem itas kurbats, ķēvis dēls, bet iedomājies, bet mūsu brāļiem latgaļiem nav eposa. Viņi ir apdalīti. Tev tas nekrem, nē, varbūt vajag uztaisīt, man tāds viedoklis, vajag uztaisīt darbnīcu. Man ir arī te piedāvājums tur no Lūdzes un citiem tur tiem latgaļiem, patriotiem, ka vajag uztaisīt darbnīcu, kur vienkārši autori normāli uzģenerē tādu labu latgaļu epu. Un vienkārši vajag sabot, un latgaļi mums attiecīgi atsūtīs tur šmakovku speķi, ceptu rupmaizi, nu visu to, kas, nu, kā saka, balvas par labu darbu. Izklausās kā laba ideja, kāpēc ne? Jā, un ir pat nosaukums taps no Lūdzes podniekiem ir tapis nosaukums Volna Ruputs. Volna Ruputs, jo Volna Ruputs ir tāds mitisks tēls, tā kā purva bruņurupucis, var sakot, kurš tā kā, nu, izdzīvo, kurš pielāgojās, bet nu, viņš ir tāds arī tāds nu, tāds aburtais, tāds purva princis, ja Volna Ruputs. Jā, nu tagad nosaukums jau ir, mums ir atliek tikai uzrakstīt. Labi, ejam tālāk tavā literārajā karjerā. Tālāk ir kaut kāds garais ceļš uz Hanti-Maisisku ar Šmidzi Klonotānu Vavertu. Pagaid, kas ir Šmidzis Klonotāns Vaverts, 12. gads? Jā. Kas tas tāds ir? Es šito gabalu taču neesmu lasījis. Žēl, ka neesmu. Man jau liekas, tas ir mans labākais. Nu, labi. Tad mūsu kopdarbs, teiksim. Jā. Tas ir, un patiesībā, ja būs kādam, kuram patiks mans jaunais gabals dzīve, narkotikas un rokenrols, tad viņam varētu patikt un interesēt arī garais ceļš uz Hanti-Maisisku. Jā, jo tevā jaunajā gabalā arī tas Šmidzis Klonotāns Vaverts kaut ko dara. Nu, viņš tur parādās kā viens no personāžiem, un jo bija tā, ka mēs ar viņu uzrakstījām grāmatu. Mums bija sajūta, ka vajag uzrakstīt grāmatu, kur izsaka sevī kaut kādu to sviestroka būtību. Bet tas nav rudaks. Tas nav rudaks, nē. Labi. Un mēs ar Vāvertu, mēs spēlējam sviestroku no 16 gadu vecuma, un bija mūsu dzīvē tāds ļoti bohēmisks periods, kad mēs dzīvojam, tusējāmies pārsvarā pa dubultiem. Mums tur bija pie viena sviestrokera, mums tur ļāva vecāki pie viņu bēniņos ālēties. Nu, un tad mēs tur spēlējām mūziku caurām dienām, un tas garais ceļš uz Hanti-Maisisku ir tāda tā kā fantāzija, tas ir apraksta tādu pasakainu, teiksim, diennakti 24 stundas viena jauna vīrieša dzīvē, kurš tā kā viņam sajūt, ka viņš izšķirās ar draudzeni un uz dullo iet,
un viņš nonāk dubultos tajā mūsu dubultu pritonā, un tur ir viena sviestrukas ieraksta sesija, kurā tiek aprakstīts, kā sviestrukeri tusējās tajā laikā, viss tā sviestruka bohēma un tiek top albums. Notiek muzikāla albuma ierakstīšana. Un Un par to arī tas stāsta. albums ir tas Hantematiska? Garais ceļš uz Hantemantīsku, tieši tā arī saucās albums, jā. Skaidrs. Tas ir tas Un atšifrējums. grāmata, kas ir interesanti, teiksim, no grāmatniecības viedokļa, jā, es varētu ieteikt šo grāmatu visiem, protams, bet ir sevišķi grāmatu, teiksim, kolekcionāriem, kuriem interesē interesants grāmatas, jo mēs, Liāna Langa bija redaktori, un Jānis Oga, kuram, vienmēr ir bijis, teiksim, izpratne par trakumu ļoti laba. Laba Viņš iet uz trakām gauma, idejām. teiksim tā, jā. Jā, un mēs Jānim sakam, klausies, mēs gribētu ideāli, lai tā grāmata izstāsta kā kompaktdiska vāciņš. Jo tas, mēs ierakstījām kompaktdiskā to albumu, un tas albums tur ir kabatiņā iebāzts aiz vāka. Īstenībā grāmata izvērsās no albuma bukleta. No sākuma bija doma, būs tikai albums un būs bukletiņš. Bet mums tas bukletiņš auga aizvien garāks, un mēs sapratām, ka nav ko te čakarēties, jāraksta romāns. Un mēs uzbliezām to romānu, un beigās tagad ir tā, ka tā kā skaitās vairāk, ka tā ir grāmata, kurai ir pielikts disks, bet īstenībā ir otrādi. Īstenībā baigi interesants pieeja, kad no diska bukletiņa izauga romāns. Mani tā, kad es šobrīd tā kā mazliet arī tā kā niekojos ar dziesmu tekstiem. Tas sākās sākumā ar brāļiem Ziemeļiem, kas uzrakstīja viņam kāds 5 bērnu dziesmiņas. Savas bērnu grāmatas supergovas fantāziņa iespaidā. Un pēc tam es sāku saprast, ka vispār dziesmu tekstu rakstīt vieglāk nekā dzējoļus. Ja tu piešaujies, bet tagad jau ļauj arī piekomponēt tās melodijas. Bet kāpēc par to saku? Kad tie romāni vai stāsti, kurus es nekad neuzrakstīšu, man reizēm ir tā, ka es vienā dzējolī visu to ideju izstāstu. Mierīgi. Jā, vai vienā dziesmiņā, teiksim, 4-5 pantos. Un man tas ir labs veids, kādā veidā nevis nobērēt kaut kādu stāstu vai romānu ideju, bet kā viņu iemūžināt tādā kompaktā, kā tu saki, formātā, ka tu iebāz veselu romānu vienā dziesmā. Piemēram, romāns par Turaidas māju, piemēram. Es nekad neuzrakstīšu, bet 5 panti man sanāca par viņas dzīvi. Kāpēc ne? Kaut kā tā. Labi, bet virzamies tālāk, bet šobrīd, bet tu esi arī principā arī joprojām rokenrola, tā kā fans, jeb klausies rokenrolu vai spēlē, vai kā? Spēlē, tagad būs grāmatas atklāšana, tad droši vien mēs pupuciklu vasaru nospēlēsim kādu dziesmiņu, bet pēdējo laikā, pēdējos gadus vienkārši nesanāk, ir tā drausmīga aizņemtība un tā mācīšanās, bet tā kā es pabeigšu to 3. maģistru, tā apņemšanās ir paspēlēt atkal kaut ko. Tad pupociklu vasara arī uzstāsies tavā prezentācijā, ja? Jā, pupociklu vasara spēlēs Egons Kronbergs, tur vēl kaut kādi cilvēki. Bet Godmans arī būs pie bungām, ja? Viņš jau var tā kā stāst, ka viņš ir muziķis. Ivar Godmans vajag pie bungām likt. Pilnīgi mierīgi, jo būs open mic. Jebkurš atnāk, kurš grib, lai spēlē, ja Godmans parādīsies, lūdzu, lepni lūdzam, jebkurš liks spēlēt. Labi, es tev tā ilgi vēl nemocīšu. Vēl bija pa vidu 18. gadā īsprozas grāmata Seks un vardarbība. Ņemot vērā, ka tu esi pamatā tāds īsromānu vai ironisko romānu autors, un te ir īsproza. Tev tā kā sanāca tā kā sānsolis, vai tas bija tā kā apzināti? Kā tu vērtē šīs grāmatas panākums? Sanāca tā, ka tajā laikā es ļoti daudz strādāju, bija nenormāli maz laika, bet gribējās arī kaut ko rakstīt, un es sapratu, ka vienīgais veids, kā tam pieiet, ir rakstīt stāstus. Un te es sacepu stāstus, un atkal jau Mansards marinēja nenormāli ilgi, un tad tie stāsti pa vienam kaut kur noplūda internetos, un tur bijuši publicēti un tam līdzīgi. Bet tā galvenā doma ar to grāmatu bija tāda, ka ļoti bieži nācies dzirdēt tādus izteicienus, ka cilvēki saka, ka tad, ja grāmatā ir seks un vardarbība, tad jau viss pērk un lasa, un tie ir tie lielie bestselleri. Ja, gribu, lai tev bestselleri saliec seksu un vardarbību. Tad es uzrakstīju stāstu, kas saucas Seksu un vardarbība, un krājums ir nosaukts Seksu un vardarbība. Un tas būtībā bija zinātnisks eksperiments. Es gribēju redzēt, teorētiski bija jābūt tā, ka pilnīgi visi pērk un lasa. Bet tā nav.
tā nav man populārākā grāmata. Līdz ar to, laikam, tā teorija, ka cilvēkiem beig gribās seksu un vardarbību, laikam, tomēr sev nepierāda. Es domāju, ka gribās, bet viņi tēlo, ka nē. Varbūt arī tā, es Viņi to nezinu. neatzīst, jā. Es domāju, tas ir viens, nu, tas latviešu uzspēlētais kautrīgums, jeb rezervētība, būtībā, nu, kas arī varbūt nav slikti, tāpēc tas ļaus mums izdzīvot simtiem gadu. Bet par to seksu un vardarbību, jā, nu, reizēm latviešiem gribās, lai to iemāna kaut kā savādāk, netik tiešā formā, bet kaut kā aizplīvorotāk. Un tas aizplīvorotāk tā kā forma, tas ir tas, kas šobrīd, kāpēc es vairs nelasu Satorī, ir tas, ka tur ir tagad, kad tu tās nebinārās personības savā starpā runājās, kuri saka, ka viņi nav ne vīrieši, ne sievietes, un nevar saprast, skatoties uz viņiem, vai tiešām tas ir vīrietis vai sieviete, jo tiek kaut hemafrodīti, nebinārie, un viņi savā starpā runājas un spriež, ka dzimti vajag atcelt, un ka vispār vīrietis un sieviete vispār nav nu, jālieto no literatūrai nekur, ka visur vajag izravēt vispār no literatūras, no augstskolu programmām ārā vīrietis un sieviete. Vienkārši tas vispār neeksistē tāda jēdziena. Kas vienkārši ir, nu, manuprāt, tas ir tas jau aizplīvotais nevardarbīguma princips jau galējā fāzē, jo kad tālāk jau vairs nav kur. Vardarbība ir paliek tikai seksuēji. Jā. Vardarbība pret pašiem, pret sevi. Bet ko es gribēju to pateikt? Es gribēju pateikt to, ka mēs ar Imantu Liepiņu kolēģi esam runājuši, kad sabūt latviešiem ar to īsprozi tā, ka īsprozes grāmatiņas īsti nelasa, jo ļoti maz publicē stāstus kaut kur presē, nu gandrīz nemaz. Un līdz ar to tā īsproza izmirst, jo kādreiz Lumēna laikos es saprotu, bija kaut kāds 5 vai 8 žurnāli iznāca paralēli, kuros visos mazos stāstus publicēja, un pēc tam, kad Čakam, piemēram, mazo stāstu, teiksim, kaut kur presē aizgāja, tad viņš uztaisīja stāstu grāmatu Eņģelis aiz letes, un apkopoja visu to stāstu, kas bija izmētāti pa presi, un arī to grāmatiņu labi varēja pārdot. Bet tā doma ir tāda, ka es saku, ka cilvēki atradinājušies īsos stāstīņus lasīt, jo liekas, ka romāns tā ir kvalitāte. Kā tev liekas? Nav reizēm tā, ka tu lasi kādu latviešu autora romānu, tu kā autors arī, nu kā tāds, kurš pudu salas apēc, un tev ir sevi, ka tas ir uzpūsts stāsts, ka tur jau tā romāna nemaz nav. Ka tas ir tāds vienkārši tā kā balons uzpūsts stāsts, kur mums mēģina iestāstīt, ka tas ir romāns. Tev nav bieži vien tāds sajūta. Reizēm ir, jā, tukšvārdība, protams, ir problēma vienmēr. Un gaiss, nenormāli daudz gaisa un ūdens sapūst. Kompozitāte. Jā. Tā, protams, reizēm ir. Tāpat laikā, nu, man personīgi ir tā, ka stāstus rakstīt man noteikti ir grūtāk. Stāstā tev ir jābūt ļoti konkrētam, tev ir jāpasniedz tur tā galvenā doma, tas prasa tādu, nu, zinām, filigrānumu kaut kādu, ja, tur spēju, jo tu nevari būt tik ļoti liekvārdīgs. Romāns atkal ir tāds ļoti viegls žanrs tādā ziņā, ka tu vari grūst tos vārdus un ir vieta, ir lapuses, kur bāzt. Jā, ir lapuses, tieši tā. Ir 480 lapuses, kurā sabāzt visu. Jā, tieši tā. Un ja tev trāpīsies vēl 30 lapus, un tu viņus iemetīs ar 70 un 100, izdevniecība nopirks. Vienalga nopirks. Tur ir tas risks. Jā, jo izdevniecība maksā par autoru loksnēm. Es savu laiku rakstīju Morberga romānu. Es sapratu, ka nevar būt mazāk pa 160, jo tad es nesaņemšu normālu honorāru. Un tāpēc es vienkārši sapratu, ka man kāds 20 lapus ir jāuzpuš tur. Tas tā, nu, nosim godīgi, nu. Bet tad, kad es rakstīju romānu par Rozīšu dzīvi, un es viņas nodevu šobrīd izdevniecībā Zvaigznes, redzēs, ko viņi atbildēs, es viņai brītā zvanīšu. Pirms mēneša iedevu uz izvērtēšanu. Tur ir 418 lapuses vai 420 lapuses jau manuskriptā. Tas nozīmē, ka grāmatām varētu būt tur 550 drukā vai kaut kā tā. Nu, pabieza grāmata. Bet nu, es tiešām pie tā romāna es tur vairāk kā 5 gadus strādājis. Tad jautājums vienkārši tajā brīdī, tu saproti, ka patiesībā tev 3. un 4. reizi ir grūti pārlasīt. Tajā brīdī, ka tev ir 418 lapus, kur tev jāizskata cauri. Bet es gribu tev vēl divus, pirms mēs atvadamies, divus provokātorus jautājumus. Pirmais tas, kad es te nesen skatījos, ka ir tagad visādas tur aplikācijas, visādas tur vietnes, kur stāsta, ka tev kā autoram nekas nebūs jādara.
Tu samaksā tur 20 vai 30 dolāru abonentu mēnesī, un tev tā aplikācija vai vietne uzrakstīs tavā vārdā 10, 12 grāmatas gadā, uzzīmēs vāciņu un ieliks visu to Amazonā, vēl tas viss tirgosies ar tavu vārdu. Fantastiski. Jā, un kā tu vērtē šo teiksim, laikmetu, kurā tev mākslīgais intelekts stāsta, ka viņš var cilvēku vietā ar tavu vārdu, ar tavu brendu, ar tavu birku vai zīmolu Vilis Lācītis var uzrakstīt 10, 12 grāmatas gadā, un tu pat tajā laikā varēsi atpūsties. Tu vienkārši tajā laikā varēsi dzert visīti un skatīties pārdošanas rezultātu savā kontā. Kā tu vērtē, vai tā ir tāda, vai tā nav grandioša smaukšana no otras puses? Jo saprot, pat ja ir tādi, kas to pasūta tam mākslīgam intelektam izdarīt, tad iedomājies, ir tādi muļķi, kas to pērk. Saprot, to surrogāta literatūru tā saucamo. Nu, tur redz arī. Tas ir baigs, patiesībā daudz sarežģītā tēma, ir milzīgi liela un sarežģīta. Mēs par to varētu runāt. Nē, tā īsumā tā attieksme. Jo īsumā nekā jauna tur nav. Aleksandrs Dimā tēvs, viņš izdeva žurnālu, literatūras žurnālu, numurs bija reizi dienā. Viņam bija kaut kādi 5 vai 7 numuri nedēļā iznāca. Viņam bija literāri vergi dzīvoja pilī, kas rakstīja viņa vietā. Jā. Viņam bija algoti cilvēki, kur rakstīja viņa vietā, vai ne? Džeims Patersons izdod 12 kriminālu romānus gadā. Viņš viņus neraksta. Viņš uzraksta bullet point listi, kas ir kur notiek, kurš kur nošauj, un pēc tam darbinieki, melnstrādnieki uzdrukā to visu dialogos un aprakstos. Jā. Es domāju, ka Dens Brauns arī pats neraksta. Ja tu prasi man, viņš ir zīmols. Tas ir koncerns, tas ir zīmols. Ļoti iespējams, jā. Un teiksim, šobrīd mēs lidojām caur Dublinu, un Dublinas lidostām milzīgs apjukuši cilvēki stāv, tev pašam viss ir jāizdara. Vairs nav tās laipnās meitenes, kas tev pieņemtu somu, tu pats tur noskanē aplikāciju, uzliec nosver somu, tad viņi uzliec uz tās lentes un tā soma aizbrauc. Tev pat neiedod kvīti, tu nezini, uz kurien tā soma aizlidos. Un tādā ziņā tur nekā jauna nav, viss aizvien vairāk mehanizējās. Bet te ir tas moments, tā kā tu pieminēji, ir taču muļķi, kur to pērk. Bet te ir tas jautājums, kurš tad īsti ir muļķis? Jo, ja es esmu lasītājs, un man gribās, teiksim, ļoti milzīga problēma lasītājam ir atrast grāmatu tādu, kā es tieši gribu. Un, teiksim, tas moments, un lielākās Man problēma nav samaksāt par grāmatu. Es ieeju Rozē, un tur ir 100 jaunas grāmatas. Es neizvēlos nevienu. Man no tās izvēles vienkārši sarojās pakrūtē. Es nevaru izvēlēties no 100 grāmatām vienu. Lūk, problēma, vai ne? Un tā problēma tāda, ka tu varbūt nopirks grāmatu, kurai pazīstams brands vai smuks vāciņš, bet tā var izrādīties negluži tas, ko tu gribēji. Nu, lūk, un līdz ar to es domāju, tas moments, ka tu vari vienkārši pateikt, Siri, uzraksti man kriminālu romānu James Headley Chase stilā, bet lai tur būtu piesitiens kā no Puškina, un es gribu galvenajā lomā, lai ir Hamlets. Ja? Un Siri tev to uzrakstīs. Un ņemot vērā, ka Siri zina tavu algoritmu, Siri tev uzrakstīs precīzi tos vārdus tajā secībā tā, kā tu izbaudi izlasīt. Un es domāju, ka tādā ziņā lasītājs iespējams, ka vinnē no tā visa. Jo lasītājiem jau rakstnieks būtībā ir pie vienas vietas. Rolands Barts teica, rakstnieks ir miris, lai dzīvo lasītājs. Autors ir miris, tāpat kā Dievs ir miris, jā. Jo tas, kas mākslīgais intelekts ir miris, viņš nevajag dzīves. Jā, jo literatūra ir tas, kas notiek tavā galvā. Tā kā tu, teiksim, to grāmatu laid caur sevi, literatūra nav tas, kas ir radīts. Bet tas, kas notiek tavā galvā, ka tu to caur savām emocijām, caur savu pieredzi izlaid lācīšu grāmatu. Nu. Jā. Un līdz ar to pagaidām tas mākslīgais intelekts nerada baigos šedevrus, bet es domāju, ka tuvākā gada laikā viņš spļaus ārā tādu Šekspīru, ka maz neliekās. Nē, es tev gribu sarūktināt mākslīgais intelekts šobrīd. Es domāju, ka angliski jau diezgan labi var to atdarināt jebkuru autoru stilu un nokopēt latviešu viņiem mazliet ir problēma vienkārši, kad latviešu tekstu korpus, kas ir savādīts, ir nepietiekams, lai viņš varētu pilnvērtīgi to darīt. Bet tas arī, kas pāris gadu laikā mainīsies. Tas, ko mākslīgais intelekts nespēja, viņš nespēja kvalitīvu latviešu dzēju radīt. Es kā 6 grāmatu autors saku, tas, ko piedāvā ChatGPT, tā nav dzēja.
Viņi nespēja joprojām dzēju radīt. Un es uzskatu arī, ka dziesmu tekstus normāls nevar radīt latviski. Tāpēc, ka Mm. latviski nu, tur ir specifika, nu, kā mēs uztveram gadās atskaņas vai to, nu, to melodiju, nu, kā vispār veidojās latviešu dziesmu teksts. Nu, bet angliski viņi jau perfekti, ChatGPT angliski tev uzradīs normālu Jā, dziesmu, kas ir komponējama, kas ir dziedama, un kur tu varēsi sajaukt ar dzīva cilvēka radītu dziesmu. jā. Tas nozīmē, Bet, ka jau Arvīd, progress ir, jā, progress ir. Bet, atslēgas vārds, kā tu pats teici, joprojām. Tas ir uh, tikai laika jautājums. jā, ne, kas pareizi, kā saka, latviešu dzejnieki vēl ir pasargāti, jo pagaidām latviešu dzejnieki raksta Pagaidām. labāks dzejojis nekā ChatGPT. Pagaidām. Pagaidām. Bet man ir noslēgumā, es gribu nolasīt tev to citātu, ko Barbara Simpsona par tevi saka. Recenzijā Lācīti nepūta stabulīti. Kultūras diena izklaida 18. gads. Šīs prozas valdzinājuma faktors tomēr ir nemainīgs. Tas nav nec biogrāfiskums, nec atjautīgi risinātās detektīva intrigas, jo šo abu žanru meistaru mūsu literatūrā netrūkst. Taču Vilis Lācīts ir viens no retajiem, kuriem padodas tas, ko gribas dēvēt par Photoshopa efektu. Detalizēti, precīzi un ticami atveidodams ikdienišķi piezemētu vidi. Sākot no strojkas, kur darboņi mētā instrumentus un glupas piezīmes, un beidzot ar alpu aizsētošu datornūģa midzeni un latviski trulu dzerstiņu dārza svētkos. Viņš pamanās šai ainavai tik veiksmīgi pārklāt noteiktus filtrus. Kā asi disonējušies elektrotonis, virs sadzīves kā pelēkuma izceļ tieši katras ainas zemdegās gruzdošo absurdu un farsu. Nu, Cik mīļi. kāds tev viedoklis par Paldies šo? Barbalai Simpsonai. Jā, man liekas, ka ļoti tuvu tam, ko tu esi gribējis ar savu prózu. Es nezinu, kā tev šķiet. Nu, Es teiktu, ka jā, ļoti labs kompliments. Ļoti patīkami kaut ko tādu dzirdēt. Tas ir, tas ir tā, visnotaļ, bet tad tu tagad esi arī latviešu, pabeidzot to mūsu šodienas sarunu, tu esi arī detektīvs speciālists, analizējis latviešu detektīvus, tu zini, kā Dace Judina vai kā Guntis Tālers, vai Rolanda Bebere Būla vai citi rada detektīvus. Tu pats arī gribi ar viņiem sacensties, teiksim, atrotīt piedurknes un uzcept kādu detektīvu gabalu. Pilnīgi noteikti. Man liekas, ka katram rakstniekam vajag vienu, teiksim, katram rokmūziķim vajag vismaz vienu blūziņu nospēlēt, tā katram rakstniekam vajag uzbliest vienu krimiķi. Jā. Jo tas ir izaicinājums pats par sevi, un tas ir žanrs, kas ir ļoti izaicinošs ar to, ka viņš ir nenormāli ierobežots. Un tev ir jāsaprot, tev ir, teiksim, tas kāršu daudzums ir tik neliels, lai izveidot jaunas kombinācijas, tur tiešām nāks pasvīst. Tas nozīmē, ka tev atpūknē kaut kas jau top. Nu, īstenībā es esmu mēģinājis vairākas reizes, un es atzīšu, ka es esmu pamatīgi aplausies. Ir grūti, ir tiešām ļoti liela, man personīgi uzrakstīt detektīvu ļoti liels izaicinājums. Un tas, ko es tagad daru, es tam gatavojos ar to, ka es vēl vienu reizi eju cauri visiem Agatas Kristīs seriāliem. Herkule Poirot mēs pabeidzām skatīties, tagad mēs skatāmies Miss Marple. Jo ir ļoti grūti izdomāt kaut ko jaunu tajā visā, un lai tu varētu izdomāt kaut ko jaunu, acīm redzam, ir jāpārzina ļoti labi vecais. Un tam ļoti labs pierādījums ir tas, ir Netflixā tāds nosacīts seriāls Knives Out, kuriem ir kaut kāda 3. vai 4. filma tagad, un viņi paši visu laiku referencē, viņi atsaucās, ja tā pēdējā filma bija, kur viņi piemin veselu rindu ar klasiskā detektīva autoriem, ieskaitot John Diksonu Kāru un Agatu Kristiju un Conan Doyle, vai ne? Un viņi saka, un principā tā viņa filma ir to veco detektīvu ideju ievietojums mūsdienīgā vidē, jo jaunas idejas, kā kādu nogalināt un kā noslēpt pēdas un pēc tam kā atrisināt to visu, jo būtībā vairs nav. Vismaz es nevaru iedomāties. Es gribētu piebilst no savas puses, ka man ļoti liekas valdzinoši vai iederīgi tas, kā Žoržs Simenons strādā, jo es lasīju viņu vidusskolas laikos, kad no sadzīves kaut kāda atgadījuma, kaut kāda pilnīgi ikdienišķa, kuru vienalga var pētīt, izmeklēt, un izvēršos veselu nodaļu vai veselu epizodi, veselu stāstu. Ja? Man liekas, ka tas arī ir nenormāli interesants piegājiens, un viņš ir savā ziņā nepārspēts ar šo sadzīvisko detaļu, var sekot pārvēršanu par tādiem elpu aizraujošiem notikumiem. Jā, es pilnīgi piekrītu. Jā, tā kā, ja es rakstīšu kaut ko, man liekas, es tajā virzienā mēģināšu kaut ko, es ar Agatu Kristi nesacentīšos, teiksim, jo man nav tik ērti, man nav pirmkārt vāna, man nav,
Man nav tāds paliknis, kurā viņi gulēja tajā vannā un rakstīja. Man vienkārši nav tāda iespēja. Ja, Ēd ja, ābolu. jā, Viņai nē, nu esat vannas nākuši nav, vajag idejas duša, jā. ābolus graužot. Tā bija viņas spēle. Jā. Labi, paldies par sarunu. Cerams, ka tev arī bija interesanti. Cerams, ka, ka mēs kādreiz saskriesimies vai sačatosimies gan virtuāli, gan dzīvē. Gribu novēlēt, lai tev labas prezentācijas un galvenais tie koncerti. Un, ja Godmans atnāk tiešām lieciņu pie bungām, tu bārdu krāsos, nekrāsos, tev tāda beigas mukā bārda, tad tas nokrās bārdai labi. Nu, tas jāstāsta, ko pupu ciklu vasaras līderis darīs. Reizē mēs darām tā, ka nodzen pusi bārdus. Tad, ja viņš nodzīs pusbārdu, tad es varbūt arī pusbārdu nodzīs. Jā, nu es saprotu tā, ka, lai redz, ka tajā brīdī bārds, zināmais, viņš nosēdās, ja? Tu pusē nodzēs. Pietrūka vienkārši bārds, zināmais, nebija laika uzlādēt pirms koncerta. Nu tā, jā, kaut kā tā. Tas ir labs, tiešām, kā saka, paldies par sarunu, ka tu vari izbrīvēt laiku un lai tev arī jautra vasara un turēsim tevi pie vārda, gan es, gan lasītāji, ka taps arī kāds detektīvu žanra meistardarbs zem tava pseidonīma Vilis Lācīts, es tā saprotu, ja? Jā. Labi, paldies, tā šodien. Vislabāk.